Intercars Latvija ir vadošs starptautisks rezerves daļu piegādātājs ar pārstāvniecību arī Latvijā. Ar katru gadu uzņēmums aug, un šobrīd mūsu valstī ir atvērts vairāk kā 20 filiāles, kā arī servisa centrs. Uzņēmuma rūpes ir tās klients un nozares attīstība kopumā. Tādēļ Intercars jau ilgstoši iesaistās projektos, sekojot līdz jauno speciālistu apmācībai. Kāda kritizēšana, tas nav īsti mūsu darba stils. Jā, ja mēs redzam problēmas, mēs viņas pasakām, bet drīzāk mēs to darām, lai piedāvātu savu palīdzību. Piemēram, ļoti labu sadarbību ar skolām, kā tas ir gan konkursu ietvaros, gan ārpus konkursu. Mēs izdarām daudz laba šī amata un profesijas un vispār izglītības līmeņa attīstībā. Šogad jau aprit 10. gads, kopš uzņēmums Intercars iesaistās starptautiskajā konkursā Young Car Mechanic arī Latvijā. Konkursa galvenais mērķis ir veicināt automehāniķa profesijas popularitāti un kvalitāti, dalīties pieredzē, kā arī veicināt sadarbību starp darbdevējiem un izglītības iestādēm. Šogad jau tās ir 13 valstis. Tiks noskaidrots katras valsts labākie jaunie automehāniķi, kuri pēc tam sacentīsies lielajā starptautiskajā finālā. Konkursa ideja, doma un pamatojums ir apvienot un savienot šīs vajadzības un intereses, kādas ir darba devējiem, skolām, šiem audzēkņiem, kas ir topošie mehāniķi vai jaunie mehāniķi, kā arī mūsu pašu kā auto lietotāju vajadzības. Auto nozara kļūst aizvien tehnoloģijām bagātāka, sarežģītāka. Turklāt lēciens noticis nevien pēdējo 10 vai 20 gadu laikā, bet turpinās katru gadu. Tādējādi jauniem speciālistiem paveras jauna un aizraujoša iespēja gūt pieredzi un apgūt profesiju, kurā pilnveidoties. Automehānikā, kā arī daudz kur citur, tu nevari strādāt vienkārši ar rokām, jāstrādā arī ar galvu. Un ļoti labi, ja tev spēja palīdzēt tehnoloģijas. Jebkurā gadījumā automehāniķi ir profesija, kuru mākslīgais intelekts nespēs, tā teikt, izspiest no tirgus. Studiju laikā ir vērtīgi saprast savas stiprās puses un domāt par jomu, kurā specializēties, jo, kā uzsver nozares eksperti, nākotnē arvien pieprasītāk būs tie automehāniķi, kas orientējas elektronikas jautājumos, spēj atrisināt sarežģītākas problēmas, kustina smadzenes un loģisko domāšanu. Ja jaunieti, vai tas būtu puisis vai meitene, interesē šī joma, interesē mehānika vai elektronika, viss, kas saistīts ar auto. Noteikti ir jāpamēģina, kas tas ir, ja tiešām ir interese par to. Un līdzīgi kā ārstiem, kas visu mūžu attīsta savas prasmes un zināšanas, arī automehāniķis to darīs nepārtraukti, un kaut kādā ziņā laikam jāsaka, ka nav sagaidāms, ka viņi visu laiku būs monotons darbs, katru dienu viens un tas pats. Katram ir iespēja šeit attīstīties, augt, atrast sevi interesanto. Galvenais, lai patīk tas, ko tu dari. Turklāt, kā atzīst nozares eksperti, ar katru gadu aug automehāniķa profesijas prestižs. Ir droša un sakārtota darba vide. Turklāt nemazāk svarīgs ir fakts, ka speciālisti ir novērtēti un labi apmaksāti darba tirgū.